3. jūlijā Tieslietu ministrijā tika atklāta Latvijas vēstneša oficiālā elektroniskā publikācija. Saeima šī gada 31. maijā pieņēma likumu, kas paredz atteikties no laikraksta Latvijas vēstneses papīra formas, ieviešot oficiālo elektronisko publikāciju. Līdz ar to Latvijas vēstneša elektroniskā forma kā periodisks oficiālais izdevums turpmāk visiem interesantiem bez maksas būs pieejams tīmekļa vietā www.vēstnesis.lv. Ja līdz šim Latvijas vēstnesis oficiāls bija tikai tas, kas iznāca papīra formātā, tad no 1. jūlija vēstnesis oficiāli ir elektronisks. Pusgadu ir paredzēts pārejas periods, proti pusgadu vēl mēs izdosim arī papīra formā Latvijas vēstnesi, un no nākamā gada 1. janvāra vēstnesis iznāks tikai elektroniskā formā. Atverot vēstneses LV lietotājiem, vienmēr pirmajā lapā būs pieejams pēdējais vai jaunākais Latvijas vēstneša laidiens, respektīvi pēdējais numurs, un visi šajā numurā publicētie dokumenti, kā arī oficiālie paziņojumi, jeb sludinājumi. Un dokumenti Vēstneses LV vietnē tiek piedāvāti divos formātos. Ir dokuments HTML formātā, kas nodrošina ērtu dokumentu aplūkošanu bez jebkādas papildus programmatūras. Papildus tiek nodrošināts arī dokuments PDF formātā, taču šā dokumenta īpatnība ir tā, ka, lai dotu papildus drošības garantijas par to, ka oficiālā publikācija pēc tās publikācijas brīža nav tikusi mainīta, šim dokumentam PDF formātā tiek pievienots drošs elektroniskais paraksts. Kāpēc Latvijai nepieciešama e-publikācija? Tas ir bieži uzdots jautājums. Pirmām kārtām tieši tā iemesla dēļ, ka šī oficiālā e-publikācija viņa sabiedrībā ir daudz pieejamāka nekā papīra versija, jo abonentu skaits papīra laikrakstam šī gada janvāra beigās bija 524 eksemplāri, no kuriem privātpersonas abonēja tikai 24 eksemplārus. Šobrīd, ņemot vērā straujo internetu lietotāju skaita pieaugumu Latvijā, mēs uzskatām arī, ka šis izdevums, tāpēc, ka tas ir bez maksas, tāpēc, ka tas ir internetu vidē, ir kļuvis daudz pieejamāks sabiedrībai. Daudzas Eiropas valsts elektronisko publikāciju ir ieviesušas jau sen, daudzas ir tuvākajā laikā ceļā uz to, un līdz ar to mums ir bijis tā lieliskā iespēja mācīties no citu kļūdām, izanalizēt tā, ko šobrīd piedāvā tehnoloģijas, un mūsuprāt, šobrīd mums ir viens no modernākajiem oficiālās publikācijas risinājumiem. Un mēs priecājamies, ka mēs paspējam to izdarīt arī pirms Eiropas Savienības oficiālā vēstneša, kurš arī ceļā uz to, un prognoze ir, varbūt ar nākošo gadu arī Eiropas oficiālais vēstnesis būs tikai elektroniskā formā.